Tiek pievienots karogs mūsu ražotā karoga mastam ar vinčas karoga pacelšanas sistēmu, kas arī iekšējā sistēma. Tātad pa masta augšpusi no uzgaļa aukla iznāk ārpusē un tiek savienot ar karoga augšējo karabīnu. Tad attiecīgi ir pats karogs un zem šī karoga mēs nostiprinam atsvaru. Kas var būt dažādi veidi, bet princips ir šāds, ka tā tiek nostiprināts. Un tāpat kā jebkurai citai iekšējai sistēmai, tātad ir aukla, karodziņš un atsvars apakšā. Nekādas auklas šeit nekur nevelkam un neko nejaucam un nesienam. Vinčas gadījumā šī uzvilkšana notiek ar rokturu mehānismu palīdzību. Uzvelkam attiecīgi augšā pilnā mastā vai pusmastā atkarībā no vajadzības un situācijas. Tā, mēs uzvelkam prātīgi līdz galam, protams, bez kaut kādas vardarbības ar spēku, jūtam, kā atdurās šis karodziņš un darbs ir izdarīts. Un šo rokturīti izņemam ārā un nostrādā brendšā vinča sistēmā. Un tāpat kā līdzīgi iekšējai sistēmai, ja mēs karogu neuzliekam karogu mastā, piemēram, ja neesam mājās vai uznākuši arī kāds brāzmas, vētras, lai šis karogs neplīst, tad auklu vienmēr savienojam ar atsvaru. Lai būtu šis svars, ja mēs uzvelkam augšā, pēc tam, kad gribam uzlikt karogu, lai varam šo aukliņu atkal dabūt lejā. Jo pretējā gadījumā būsim spiesti nolaist karogu mastu un izvilkt auklu ārpusē.